Nu, sveiki visiem! Un tātad mēs turpinām mūsu dziedināšanas seminārus, un šodien jau ir 12. nodarbība. Nu, kādas vēl uz priekšu būs, un tur mēs arī specifiskāk par ticību vēl runāsim, un kā tev tieši praktiski vairāk iespējas, kā tu vari savu dziedināšanu saņemt, vai jebko, kas no Dieva vajadzīgs ir. Un šodien tā iesākumā es domāju vispār pateikt vēlreiz, kas ir tā meditēšana, jo šodien mēs runājam par meditēšanu, par Dieva vārdu. Ko nozīmē meditēt? Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo tad, kad mēs meditējam par Dieva vārdu, mēs to no savas galvas dabūnam savā sirdī. Un Dieva vārds tavā sirdī vienīgais būs tas, kas radīs tavā dzīvē rezultāts. Tāpēc tas ļoti svarīgi mums dabūt no galvas mūsu sirdī. Un tātad es sveicinu tos, kas ir pieslēgušies un kas arī vēl vēlāk būs, un ja es arī tev praktiski tā tur nepasveicinu, tad prieks par tavu ticību, ka tu pievienojies un padalies arī savā laika joslā ar saviem draugiem. Arī varu ar prieku pateikt, kad jau pamazām sāk tik likti arī YouTube kanālā šie jaunie arī raidījumi, bet arī pagājušā gadā ir YouTube kanālā, tur īpaši tu vari paskatīties, kad ir kāda atsauce, ko tu saproti, tas man īsti neiet, piemēram, kā es sevi redzu, ka es neesmu vienkārši apžēlots grēcinieks, bet esmu Dieva taisnība Jēzu Kristu, un mums ir jābūt drosmīgiem par to, kas mēs esam Dievā, jo tad mēs arī varam tos rezultātus iegūt, ko Dieva vārds mums saka. Un tātad sveicienu brālim, 2 brāļi jau te redzam, brālim Ilmāram un brālim Ināram, un tāpat arī no Ventspils māsas Solvita un arī tie visi pārējie, kas ir pieslēgušies. Un pirms mēs sākam, tātad mēs lūksim Dievu svētību, un arī mācītāji Vija, jā, un sveiciens tev. Lūksim tagad. Aleluja! Tēvs, mēs tev pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs varam dabūt tavu vārda atklāsmi. Un es tev pateicos, ka katrs viens no mums ir sagaidošs un ar ticību nāk, jo mums ir nepieciešams kaut ko saņemt no tevis. Un paldies, ka vispirms mēs tev slavējam un godinam, un mēs sagaidām, ka tev ir labi plāni priekš mums. Un es lūdzu, lai katram vienam to, ko viņš sagaida šodien no tevis, kas balstīts Dieva vārdā, lai viņam nav ilgāk vairs jāgaida, bet viņš var saņemt to tieši tagad, šī raidījuma laikā. Un paldies, ka tu man dod žēlastību tavu vārdu mācīt un sludināt, lai tas nes augļus mūsu dzīvē, Jēzus vārdā. Āmen. Tātad runājam par dievišķo dziedināšanu un kā to saņemt. Un viena no ļoti svarīgām lietām, atslēgām ir meditēšana par Dieva vārdu. Tātad, ja mēs Dieva vārdu pārdomājam, vai citiem vārdiem meditējam par to, tad mēs no galvas viņu dabūjam savā sirdī. Un sirdī ielikts Dieva vārds, vai arī kā angliski ir teikts embedded, tas ir tā jūras gultne vai upes gultne, un ūdens tek tieši par to gultni, par to upes dibenu, par to gultni, un tā tas ūdens iet, un ja Dieva vārds ir ielikts tavā sirdī kā tādā gultnē, tad viņš noteikti radīs arī augļus. Un šodien runāsim par to, kā vairāk viņu dabūt savā sirdī. Tas ir par Dieva vārdu pārdomāšanu un meditēšanu. Un tātad pagājušā reizē mēs apstājamies, ko nozīmē vispār meditēt. Ka tu iztēlojies, lai tu varētu arī šo augli dabūt savā dzīvē. Kā ar katru lietu, tev vispirms ir jāierauga, jo tie ir ieradumi, kuri mums ir jārada no jauna. Un īpaši, ja tu neesi tāds īpaši jauns vairāk gados kā bērns, un es saprotu, ka neviens bērns neklausās, bērniem ir ļoti viegli veidot ieradumus, un tāpēc vecāku atbildība ir pavērot un paskubināt bērnus, lai viņi veido labus ieradumus. Un es pateicos saviem vecākiem, kas man ir mācījuši atkal un atkal, kad bērnībā veidot labus ieradumus, un visā dzīvē tas atmaksājas. Bet ja tu vairs neesi bērns, tu esi tālāk jau savā dzīvē, vai varbūt, ka dzīves jau tajos pēdējos gados, kā tu domā, vienalga tu vari veidot jaunus ieradumus, kas atmaksāsies īpaši uz tavu veselību.
Un tādēļ, kā mēs veidojam šos ieradumus, lai tu radītu kaut kādu jaunu lietu, ko tu nekad neesi darījis, tev ir jāierauga sevi, ka tu to dari. Jo, piemēram, tu varbūt, kad pēdējā laikā neesi apmeklējis nevienu baznīcu, neesi bijis dievkalpojumā, un tu zini, ka tev to vajadzētu darīt. Tu vispirms ieraugi, ka tu ej uz to baznīcu, tu ieraugi, ka tu tur sēdi, tu ieraugi, ka tu redzi to mācītāju, tu ieraugi, ka tu klausies vārdu, tu ieraugi, ka tu slavē. Un tāpat arī ir par meditēšanu, ka tu ieraugi, ka tu sāc vārdu pārdomāt. Tātad, piemēram, vakarā, pirms gulētiešanas, vai tu redzi, ka tu esi gultā, un tu zini to vārdu, tu esi izvēlējies, visticamāk jau par dziedināšanu, kādu Dievu vārdu, kas ir tavā sirdī, un tu esi izvēlējies, es pārdomāšu to vārdu. Tātad ieraugi sevi, vai tu guli gultā, vai tu esi jau noģērbies, vai tu esi zemsegas, vai virssegas, vai tu sēdi varbūt gultā, un tu jau grasies tātad aizmigt un tā, bet tu vēl pietiekoši nomodā, lai varētu savā sirdī likt iekšā Dievu vārdu. Tātad tu redzi, tu ieraugi, tev nedara tas, ka tu redzi, kā es to daru, bet tev vajag par sevi ieraudzīt, ka tu sāc šo Dievu vārdu pārdomāšanu, vai arī pēc raidījuma ieraugi, ka tu apsēdies krēslā vai dīvānā, tu sēdi vai virtuvē pie galda, un tu pārdomā, tev jāieraugi sevi to bildi, jo, kā mēs minējām pie tā Bābeles torņa, kas bija 1. Mūzes 11.6, ka Dievs sacīja, ka cilvēki, ja viņiem ir viena valoda un viņi ir iedomājušies kaut ko darīt, nekas viņiem nebūs neiespējami. Jebkas, ko tu vari redzēt sevi darām, tu ieraugi vispirms, ka tu to lietu dari, un tad tu to lietu varēsi arī dabūt sevi, ka tu to piedzīvo savā dzīvē. Tātad iztēlojies. Meditēšana, viena no lietām meditēšanā ir, ka mēs iztēlojamies. Mēs runājam to Dievu vārdu, tā kā sadalītu, nevis visu nodaļu vai visu grāmatu vai vispārīgi par Dievu domas, bet nē, tu paņem vienu pantu, vai arī kādu panta daļu, un tu sadali to par tām domām, kādas ir tajā pantā, un tad tu pārdomā, kā latviešu jaunais tulkojums saka, dudini pie sevis, tātad murmini pie sevis, tā kā govs sagremo to. Tā ir tā meditēšana. Ne tikai lasīt, bet runāt pie sevis, iztēloties, pārdomāt. Tā ir meditēšana. Paņemsim kā piemēram, pamācības 10.22. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu. Tas mums visiem patīk. Nepievienojot tai nekādas bēdas. Tagad pameditēsim par to. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu. Tātad mani dara bagātu, tevi. Iedomājies, ko tev nozīmētu bagātība? Kas būtu priekš tevis? Kā tu būtu? Kur tu sevi ieraugi? Ja tu zini, ka tu esi bagāts, tev netrūkst materiāls, runāt par materiālām lietām. Netrūkst materiāls. Kāds jau tās ir labs sajūtas, vai ne? Kaut kas pacilājošs. Iedomājies, ja tavā kontā tev būtu, teiksim, $50,000. Eiro, vai ne? 50,000. Kā tas tev liktu justies? Būtu forši, vai ne? Tu iedomājies, tu iecel sevi tajā vietā, tu iedomājies sevi konkrēti savu kontu, un tev nav nekādas rūpes par to, kad vai pareizā bankā tas glabājas, vai tur zagļa gadījumā nenozags, vai ne? Tātad, ja tev ir, teiksim, varbūt ne 50,000, bet vienalga, cik tu pelni, kāds tev ienākums mēnesī, un iedomājies, ka tev ir lieki, bez tā, ka tu esi viss rēķins nomaksājis, un vēl tev stāv kontā 2 mēnešu tā kā alga vai ienākums. Un tad tu brīvi tur var izvēlēties, vai tu liks tajā vai citā vietā, vai dosies atvaļinājumā, vai nopirks kaut kādu ilgkārot lietu.
Labi, vai ne? Tu iedomājies sevi, tu iecel sevi tajā vietā. Tas ir Dieva vārda apsolījums, tas, ko viņš tev pasaka, kas tev ir iespējams tavā dzīvē dabūt, bet tev sevi ir jāieliek tajā vietā iekšā. Un tas ir, ka no prāta aiziet tavā sirdī. Un tu vari teikt, nē, bet tas taču nevar notikt. Kāpēc tu domā, ka nevar? Kad Dieva vārds saka, ka priekš tevis tas var notikt, tu sāc tam ticēt, sāc to sev paņemt, sāc piesavināties to Dieva vārdu. Nu, mēs apmēram esam uz sliedes. Halleluja! Slava Dievam! Tātad meditēšana, Dieva vārda pārdomāšana nozīmē, ka tu Dieva vārdu no tā, ka tu piekrīti viņam ar savu prātu, tā gan būtu laba lieta, ja man šīs lietas būtu, no tā, ka tu piekrīti, tu viņu dabū savā sirdī iekšā, un tu pārdomā to rezultātu, ko Dieva vārds saka, ka tev tas rezultāts var būt. Ar tiem nosacījumiem, ko mēs noteikti varam izpildīt, bet tev var būt tas rezultāts, tā kā veselība tavā ķermenī. Mēs labumu iegūsim no Dieva vārda tikai tad, ja viņš būs mūsu sirdī. Mums ir jādabūt tā Dieva vārda atklāsme mūsu sirdī, un tad tā nes labumu. Arī, ja tu, piemēram, esi Dieva vārda sludinātājs, tas nenozīmē, ka katreiz ir jāmeklē kādu jaunu tēmu, kaut ko jaunu, ko cilvēki nav dzirdējuši. Nē, tas, kur tev ir atklāsme par to vārdu, kaut vai 10 reizes tu sludini vienu tēmu, bet tev ir atklāsme, un tad tā atklāsme, kas nāk no tavas sirds, viņa iet uz cilvēku sirdi, jo tu nerunā no prāta uz prātu, un necer, ka no prāta zināšana var iekrist cilvēku sirdī, bet tu no sirds runā uz cilvēku sirdi, uz cilvēka garu, un tu dabūtu atklāsmi caur Dieva vārda pārdomāšanu. Tu liec savā sirdī vienu vai divas rakstu vietas, kaut vai veselu nedēļu tu pārdomā vienu rakstu vietu, un to tā kā murmini pie sevis, dudini pie sevis katru dienu, kad tu pamosties. Kas ir tas Dieva vārds, par kuru tu domā? Un tad, kad mēs pārdomājam, tad tas veido tādu tīklu vispār Bībelē, jo tu Dieva gars tev atgādina kādu citu rakstu vietu, kas arī ir līdzīga šai, un tā tas savijās kopā, un tev vesela tāda tēma par to Dieva vārdu, par ko tu pārdomā, un tu sāc iegūt prieku. Paskatīsimies psalms, 1. psalms, 1., 2., 3. pāns, 1. psalms. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec sēž paļātāju pulkā. Es izlasīšu šo no latviešu jaunā Bībeles tulkojuma, tur tā precīzi skaisti pateikts. Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieka ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž. Jo pirmais solis ir tas, ka tu sāc ieklausīties, un tu nestaigā vispār tajās vietās, nemaz neprast to padomu bezdievīgam. Otrais, tu jau esi apstājies, un trešais, tu jau sēdi tajā biedrībā, un viņš brīdina no tā, viņš saka, svētīgs, kas to nedara. Kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. Dienu un nakti. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas, vai viss, ko viņš dara, tam labi veicas. Tātad, katrā sezonā, cits tulkojums saka, tam labi veicas. Dieva vārds nav mums paredzējis, lai būtu kaut kādas sausuma sezonas, lai būtu kaut kādi tukšneša laiki, bet lai mums viss, ko mēs darām jebkurā sezonā, lai mums ir laba veiksme. Mēs pazīstam cilvēkus, varbūt tu pats esi tās, kas saka, visam, kam es ķeros klāt, nekas man neizdodas. Viss tā kā krīt no rokām ārā. Ne burtiski, varbūt arī burtiski, bet šobrīd mēs runājam tā kā garīgi par tavu dzīves saturu. Tas nozīmē, ka tu neesi pārdomājis Dieva vārdu. Pārdomā Dieva vārdu, liec to no savas prāta piekrišanas, liec to savā sirdī iekšā. Jo ja mēs Dieva vārdu nepārdomājam dienām un naktīm, tad Bībele mums saka, tad mēs nebūsim veiksmīgi, nav brīnums par to. Pārdomāt Dieva vārdu, tā ir vienkārša lieta, bet tas mums ir jārada par ieradumu.
Un tad, kad mēs to sākam darīt atkal un atkal, gala rezultāts būs, ka mēs būsim priecīgi, jo Dieva vārds ir, lai mūs svētītu, nevis lai mums atņemtu kaut ko, bet lai pievienotu mūsu dzīvēm. Un tātad tas mums nes prieku. Un tā ir tā lieta, kurai vajadzētu kļūt mūsu dzīvē svarīgākai par ēdienu. Kas notiek, kad mēs gavējam? Mēs sakam tam kungam, tavs vārds, tava klātbūtne, garīgās lietas man ir svarīgāks par ēdienu. Varētu atņemt ēdienu kādu laiku, bet neatņem man Dieva vārdu. Un mēs nezinām, kādu laiku mums stāv priekšā. Tāpēc ir ļoti nepieciešami Dieva vārdu būvēt savā garā. Un tad, kad viņš ir iebūvēts tavā garā, neviens tev to nevarēs atņemt. Un Dieva vārds saka, tātad tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm un kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Tas nozīmē, citiem var būt grūti laiki, bet tev nebūs grūts laiks. Tāpēc, ka tu barojies no Dieva vārda. Dievs tev pabrīdina iepriekš, kas tev jādara ir, un viņš tev rada ceļu, kur citiem ceļa nav. Vienmēr visas tavas sezonas būs auglīgas. Tādēļ, ka Dieva vārds arī saka, Dieva valstība nav ēdiens un dzēriens, bet taisnība, miers, aleluja, un prieks svētajā garā. Viss, ko es daru, man labi izdodās. Viss, ko es daru. Tu zini, kad ir cilvēki, kurus daudzi grib savos darba kolektīvos, un tie tā kā uz izķēršanu ir. Kāpēc? Jo viss, ko viņi dara, viņiem labi izdodās. Aleluja! Un tad, kad tu pārdomā Dieva vārdu, ir tas apsolījums, ka jebkas, ko tu darīsi, tev labi izdosies. Un tev būs labklājība jebkurā sezonā. Citiem varbūt, kad ekonomika iet lejā un viņiem finanses iet lejā, bet tev ir apsolīta labklājība, jo tu pārdomā Dieva vārdu. Kolosiešiem 3.16. Un brīnišķīgi apostols Pāvils saka, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Saka bagātīgi. Nevis knapi, nevis vispār tukšs no Dieva vārda, bet bagātīgi Dieva vārds mūsos. Un tātad tur ir rakstīts, lai mājo mūsos. Ko nozīmē, ka mājo? Nevis, ka tu vienreiz tikai pieskrien pie Dieva vārdu un tad aizmirsti, bet ka tu esi radījis māju vietu Dieva vārdam savā dzīvē. Kas to paveic? Meditēšana, Dieva vārda pārdomāšana, kad tu gremo to Dieva vārdu, tu viņu pārdomā, tu viņu dudini pie sevis, tu runā to Dieva vārdu. Piemēram, kā man Dieva vārds pārdomāšanai ir, jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību, kā ar bruņām. Un es priecājos par to, ka Dievs mani pušķo ar žēlastību. Tas nav kaut kas, ko es nopelnu, bet viņš man dod žēlastību katrā brīdī. Aleluja! Ne tikai viņš apžēlo mani, manas caurkrišanas, bet viņš man dod žēlastību, viņš man dod to spēku, ka es katrā brīdī varu zināt, ko man darīt. Viņš rada man ceļu ārā, un viņš man dod spēku, tās lietas, kas ir jādara, ko viņš saka, pamudinājumu arī to izdarīt. Viņš mani pušķo ar žēlastību. Pušķo, tas ir kā vainags manai galvai, un tajā laikā, kad bija tas Jēzus laiks, tad viņi tos, pēc Bībeles vārdiem runājot, tos vainagus, viņi lika tad, kad bija svētku reiz, tad, kad bija kāds kāzas un tā, viņi pušķoja sev ar tiem vainagiem. Tātad tas ir kaut kas, kas nāk nevis tikai, kaut kā tā kā ēdiens un dzēriens, nepieciešamība pajumta, bet tas ir kaut kas pāri, ko Dievs dod. Viņš bagātīgi mums dod savu žēlastību, un tad es pārdomāju, Dievs, tu mani pušķo, un es varu iedomāties sev vai kaut kādu izdekorējumu vai skaistu apģērbu, kas ir Dieva žēlastība pār manu dzīvi. Un tas man dod prieku, tas man dod cerību, tas man dod ticību tai dienai, kur es uzsāku. Aleluja! Tātad tu iztēlojies, lai tu tā bildē par to Dieva vārdu, kuru tu lasi, kuru tu pārdomā. Kāds attēls tev ir par to Dieva vārdu, ko tu esi izlasījis? Lai tas iet tavā garā iekšā.
Un tad viņš saka, pamāciet un paskubiniet citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un tad, kad mums nāk šī Dieva vārda atklāsme, mūsu sirdī lec prieks. No tā tu vari zināt, ka tu esi saņēmis atklāsmi par Dieva vārdu, ka tevī rodas prieks, nevis tāda pienākuma sajūta, bet prieks. Prieks lec tavā sirdī, jo ko mēs pārdomājam? Mēs pārdomājam, kā mēs varam darīt to Dieva vārdu. Jeremijas 15, 16, Jeremijas grāmata, vecā derībā 15, 16. Cik bieži man atskanēja tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, kungs Dievs, Cebaot. Un citā tulkojumā ir tā precīzāk teikts, to es arī no Latviešu jaunās bībeles paņēmu, tavi vārdi atradās. Mums šeit ir tavi vārdi atskanēja, bet viņi atradās, tātad es atradu to Dieva vārdu, kas atbalsojās manā sirdī. Es atradu to Dieva vārdu, kas manai dzīvei šodien ir vajadzīgs. Es atradu to Dieva vārdu par veselību manam ķermenim, un manā sirdī tas radīja prieku, tas man radīja to sirds līksmību, manā sirdī lec kaut kas. Un tas arī tev varbūt ne kaut kāda tāda milzīga lieta. Varbūt tas, tavās acīs ne milzīgi, bet tas, kas ir vajadzīgs, mums vienmēr ir milzīgs. Ja tu viņam izteiksi otram cilvēkam, viņš domās, kas tad tā pa lielo lietu. Bet vai no Dieva vārda sludināšanas, tev kaut kas saslēdzās. Mēs latvieši sakam, saslēdzās. Atdzīvojās Dieva vārda patiesība, lec. Prieks lec tavā sirdī, kā piemēram dzīvības gara likums. Man ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Dzīvības gara likums Jēzu Kristu. Es esmu dzīvs Dievam, manī rit Jēzus Kristus dzīvība. Es esmu dzīvs, manā ķermenī nevar būt nekāda nāve, nekādas slimības, nekādi simptomi, jo manī ir šīs Jēzus dzīvības saknes. Tās rada to brīnišķīgo koku, kas nes veselības augli. Alleluja! Un tad, kad mēs šo Dievu vārdu saņemam savā sirdī, mums ir jārīkojās. Kā mēs rīkojamies? Mēs priecājamies. Kristieši bieži grib būt tādi klusie kristieši un nereaģē tā kā vienkārši ar prātu. Labi, tā būtu laba lieta, bet patiesībā tu domā, tas būtu labi, ja manā dzīvē tas tā varētu nostrādāt. Bet tad, kad tu lasi Dieva vārdu, sāc reaģēt. Ja viņš saka, slavē to kungu, tad slavē par katru vārdu, ko tu dabūji, kas ielēc tavā sirdī, kas tev atdzīvina, kas tev dod to prieku. Uzreiz saka, paldies tev, kungs, paldies par alleluja, alleluja, paldies par atklāsmi, paldies, ka tu dari dzīvu savu brīnišķīgo vārdu, jo redz, Dieva vārds ir dzīvs, tas ir Jēzus pats, kurš staigā šajās Dieva vārdu lapusēs, un viņš pats nāk tavā garā, un tu atsaucies tai personai, atsaucies Jēzu un saka, paldies Jēzu, paldies, ka tu esi man uzrunājis, paldies, ka tu esi man darījis Dieva vārdu dzīvu, es līksmoju par to, es priecājos par to, un kāds varētu teikt, vai tad tas nebūs pārāk ekstrēmi, bet es labāk gribu, kad nonākot debesīs, Dievs man saka, tu biji drusku pa ekstrēmu, kaut gan manā gadījumā droši vien vismaz līdz šim tas tā nav, bet es negribu dzirdēt, ka viņš saka, tu biji, Lilija, pārāk slinka, tu biji tik slinka, un tu nedarbināji Dieva vārdu savā dzīvē, tu neatsaucies Dieva vārdam, nē, es gribu, lai tas kungs man uzslavē, jo es gribu tos Dieva vārdu rezultāts, un rezultāts ir, ka tu pārvaldi savu dzīvi, nevis dēmoni pārvaldi, nevis slimības pārvaldi, nevis apstākļu pārvaldi, bet tu pārvaldi, tu esi savu dzīves autoritātē, jo tu esi Jēzu, es esmu Jēzu, un mēs ar Dievu vārdu patiesību savā garā, mēs pavēlam visiem nāves gariem bēgt, visiem dēmoniem bēgt, visai sātana nomāktībai bēgt. Tātad tas nav par tavu personību. Kāds saka, es neesmu tāds ekstraverts, es vairāk tā uz sevi iekšā. Tas nav nekas par personību. Tu nevarēsi aiziet pie Dieva beigās un teikt viņam, man bija tāda personība, kas nepaņēma tavu vārdu burtiski. Nē, Dievs savu vārdu ir devis katra veida personībai, un mums ir jāievēro un jānovēro Dieva vārds, lai mēs viņu pielietotu, lai mēs viņu radītu.
darītu. Un tad, kad mums ir šī Dieva vārda atklāsme, viņa rada tātad prieku mūsu garā. Un tad, kad ir prieks mūsu garā, tur ir dziesma. Svētais gars mums dod šo dziesmu, kā mēs lasījām no Kolosiešiem 3:16, kad, lai mēs dziedam cits uz citu psalmos, himnās, garīgās dziesmās. Un svētais gars rada to dziesmu mūsu garā. Un mēs varam dienas laikā tad ar to iet. Aleluja! 2. Mūzes 15:26. 2. Mūzes 15:26. Un tā ir arī brīnišķīga rakstu vieta par dziedināšanu, bet redz, šeit mums ir jāizlasa to visu pāntu, lai mēs varētu šo dziedināšanu satvert sev lielākā mērā. Ja jūs klausīdami klausīsiet tā kunga sava Dieva balsī, un darīsiet, kas taisns viņa acīs, un ievērosiet viņa baušļus, un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār eģiptiešiem, jo es esmu tas kungs jūsu ārsts. Tātad Dievs ir mūsu ārsts, un viņš saka mums norādījums, ko mums vajag darīt. Tas ir tā kā tu aizēji pie ārsta uz kabinetu, un viņš tev izraksta zāles, un varbūt vēl labāk, ka turpat ir aptieka, un tajā poliklinikā, un tu nopērc tās zāles, bet tev tās zāles ir jālieto, tāpēc, ka tu tos ārsta norādījumu tev vajag pildīt, un mūsu ārsta norādījums ir šeit. Ja tu tur, latviski ir klausīdami klausīsiet, ja? Tas ir, ja tu čakli klausīsies. Tātad, ja tu uzklausīsi to Dievu vārdu, un pēc tam arī darīsi viņu, uzklausīt un darīt. Mēs nākam pie Dieva vārda jau ar to domu. Kungs, dod man norādījums, dod, ko man vajag darīt, dod nevis ar tādu attaisnošanos, to jau es daru, kāpēc Dievs man nedod, es jau šito daru, nē, kungs, kur es vēl nedaru pareizi, dod man norādījums, kas ir tā mana lieta, ko man vajag darīt, un tad viņš te parāda. Tātad, mēs klausamies Dievu vārdu, un mēs viņu sajaucam ar ticību mūsu garā. Ka tas ir priekš mums nolēm. Visi Dieva vārda apsolījumi ir priekš manis. Tie nav vienkārši priekš kāda mācītā, priekš kāda izredzētā, bet tu nolēm, tas ir priekš manis. Un ņem to, tā ir tava izvēle. Es teikšu to piemēru, ko sacīja arī mācītājs Rājens Joste savā dziedināšanas semināra lekcijā, un viņš teica, tas būtu tā, ka tu aizēji, ja kāds draugs tev saka, aiziesim, es tev izmaksāju restorānu bufeti, tur, kur, teiksim, ir zviedru galds, un kur tu vari aiziet, un par visu ir viena cena samaksāta, un tad tur ir salātu bārstu, izvēlies, cik daudz, tik tu gribi, cik dažādas salātus, un tad tur ir atkal tas tās piedevas, vai tur kartupeļi dažādos veidos, un frī kartupelīši, un visādi vārīti, un apcept visādās garšvielās, un rīsi, vai griķi, vai vienalga kas. Un tad tur ir gaļas veidi, un tad tur ir saldais ēdiens. Un tu, piemēram, un tev tas draugs ir samaksājis to tavu ieejas biļeti, un tu tagad pie tā salātu bāru, un tagad paņem, cik brīnišķīgi, paldies, tas ir gan kolosāli, ko es garšīgi tagad ēdīšu, ko es neesmu sen ēdis, vai vispār nekad neesmu ēdis, pamēģināšu. Un tad tu prasa tam draugam, bet vai tad es no šitiem kartupeļiem vai rīsiem, no šitiem frī kartupelīšiem arī drīkstētu paņemt? Nu, protams, ņem, cik gribi, jo tas ir cenā iekšā, ņem. Bet šitā gaļa, varbūt es varētu arī tos vistas gaļas, tos šašlika gabaliņus. Viss jau ir samaksāts. Un tas pats ir ar Dievu vārdu, kad viss jau tev ir. Jēzus jau ir samaksājis, lai tu varētu dabūt katru lietu savā dzīvē, visu garīgo svētību. Par to ir samaksāts. Bet ja tu nepaņem, tad tas vienkārši tā biļete aiziet postā. Tajā bija viss jau samaksāts. Tu varēji to ņemt, bet tu to neesi lietojis. Un tāpat tas ir ar to Dieva dziedinošo spēku. Klausies tagad, tas ir ar Dieva dziedinošo spēku, ka viņš tev ir paredzēts, viņš tev ir sagādāts. Un ja tu to nepaņem, tad tas dziedinošais spēks tavā dzīvē viņš aiziet postā. Tas, ko Jēzus ir sagatavojis, tas, ko Dievs ir sūtīdams Jēzu priekš tevis izpircis jau, tas aiziet postā, viņš aiziet nelietots. Debesīs tev to nevajadzēs, tev tagad to vajag, ņem tagad. Un tātad
ņem Dieva vārdu savā sirdī. Un mēs drusku pāriesim pār tām 3 minūtēm, jo es gribētu vēl vienu svarīgu atslēgu pateikt. Un tagad skatāmies Jēkaba vēstulē 1. nodaļa, 7. 8. pāns. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs jau bieži esam lasījuši. Jēkaba 1, 7, 8. Jo cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Tātad vīrs ar dalītu dvēseli, protams, sieva arī, jebkurš cilvēks, ja tur nav tā kā vīrs, bet cilvēks tur būtu. Cilvēks, kuram ir dalīta dvēsele. Ko nozīmē dalīta dvēsele? Tajā glika tulkojumā ļoti ir tā labi pateikts divprātīgs. Vai tā tad ar dalītu sirdi. Tas, lai nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko vispār saņems, jo viņš ir nepastāvīgs. Un viņš vienā brīdī viņš tic Dieva vārdam, un otrā brīdī tic jau citām lietām, kas citām balsīm. Tāpēc mums ir jāizvēlās, kam mēs savā dzīvē ticēsim. Vai mēs ticēsim Dieva vārdam, vai mēs ticēsim kaut kādām citām balsīm. Vienā mirklī tu dzirdi Dieva vārdu, tavā sirdī ir ticība, pat šī pat brīdī tavā sirdī ir ticība, bet pēc tam, pēc kāda brīža, kāds labi domājošs cilvēks, pat kristietis varbūt, sāk runāt kaut ko citu tavā dzīvē. Gudrību arī vajag lietot. Nevar jau tā tikai vien. Tu domā, ka Dievs tā tevi dziedinās tik vienkārši. Un redz, tā uzreiz ir cita balss, tā ir šaubu balss. Un vienā brīdī tev bija tā ticība, un otrā brīdī tev nav tā ticība vairs Dieva vārdam. Tad tur ir tā nepastāvība, un tev jāmācās atšķirt, kas ir Dieva balss, atšķirt, kas ir ticības balss, un kas ir tā balss, kas tev nozog ticību, kas tev iesaist šaubas, jo vienmēr būs kādi cilvēki, caur kuriem Sātans tevī iesaist šaubas un tā kā nozags to ticību, ko Dievs ir ielicis tavā garā, atšķirt to ticības balsi un nolēm, ka tu nedalīti būsi tas, kurš ir Dieva vārdā iekšā. Tāpēc, kad 7. pāns saka, jo tāds ar dalītu dvēseli, lai nedomā, ka viņš vispār no tā kunga ko saņems. Tas nozīmē, ja tev ir dalīta sirds uz savu dziedināšanu, ka vienā brīdī tu domā dziedināšanas domas un tu tici, ka Dievs tev varētu dziedināt, un tā tev vajadzētu to darīt. Un otrā brīdī atkal, kad tev ir laikam jau Dievs man nedziedinās, jo mūsu ģimenes tajā visās iepriekšējās paudzēs ir tādas vainas bijušas, un es atkal ar to esmu, tava paša domas varbūt, tās nav tavs, tās ir Sātana domas. Un tātad, kā to sakaut? Ar meditēšanu par Dieva vārdu. Uzņem Dieva vārdu savā sirdī. Un esi fokusēts uz Dieva vārdu. Un vēl paņemsim Ecihēlu 3, 10, 11. Ecihēlu 3, 10, 11. Un tā ir arī vecā derība, tātad Ecihēla grāmata, 3. nodaļa. Un 10. 11. pāns. Tad viņš vēl turpināja, cilvēka bērns, visus šos vārdus, ko es tev runāšu, uzklausies labi ar savām ausīm un ieguldi dziļi savā sirdī. Šitā ir tā gultne, par ko mēs runājām. Ieguldi, aleluja, tu satver to, ieguldi Dieva vārdus dziļi savā sirdī. Un ej pie trimdiniekiem saviem tautiešiem, runā uz tiem un saki, tā saka Dievs tas kungs, vai tie tevi klausa vai neklausa. Tātad esi fokusēts, nodevies tos uzņemt savā sirdī. Ir laiks visām lietām. Ir laiks, kad tev ir jālūdz, ir laiks, kad tev ir jālas Dievvārds, bet ir laiks, kad ir jāpārdomā, ir laiks, kad ir jāmeditē, kad ir jāiegūt savā sirdī. Un tad izslēdz citas balsis, izslēdz savu telefonu. Neskaties, piemēram, ja tu lasi telefonā to Dieva vārdu, vai ne? Un tu redzi, te kur nopīksti, atnāk īziņa no kāda cilvēka, vai arī kaut kāda ziņa atkal nāk, kur tev visu laiku pīkst un nāk, vai ne?
Un tad, kārdinājums, es pastīšos, tūlīt būšu atpakaļ Dieva vārdā, paskatīšos tajā, bet tā nav tā fokusēšanās. Mums ir jābūt fokusētiem uz Dieva vārdu. Ir laiks, kad, protams, ka tev jābūt fokusētam uz savu darbu, savā darba vietā. Nu, tad tu nefokusējies uz Dievu slavēšanu. Tajā laikā, kad tu slavē Dievu draudzē, nefokusējies ne uz ko citu. Protams, ka var būt arī, ka tu virtuvē mazgā trauks un tajā pašā laikā lūdz mēlēs. Bet ir brīdis, kad tu tikai fokusējies uz Dieva vārdu. Tu ieguldi Dieva vārdu, tu visu sevi ieliec tajā, ko tu dari. Tas ir tas, ko mēs Jēkab vēstulē skatījāmies. Tu ieliec visu sevi, tu neesi ar dalītu dvēseli, tu esi visu sevi iekšā, tu ņem laiku, lai Dieva vārdu iebūvētu savā garā iekšā. Aleluja! Un to paveic šī Dieva vārdu pārdomāšana. Nošķir laiku Dieva vārdu pārdomāšanai. Rādi to par savu ieradumu, jo tev būs milzīga izlaušanās ticības dzīvē, katrā jomā, kad tu sāksi Dieva vārdu pārdomāt. Aleluja! Un tad nākošā reizē, tātad droši vien, ka mēs beigsim par meditēšanu, bet tur milzīgi svarīgas lietas, ko es gribētu vēl parādīt un akcentēt, tā kā es sagaidošu arī rīt, kad pieslēgties 12:00, kad mēs mēģināsim nobeigt šo meditēšanas tēmu, bet līdz tam jau sāc praktizēt, sāc izmēģināt, varbūt jau kāds no jums jau ir izmēģinājis šo pārdomāšanu, un tu jau ieraudzīsi tos rezultātus, un tev būs prieks, un tu gribēsi vēl vairāk to likt savā sirdī iekšā. Neļauj Dieva vārdu ienaidniekam nozagt. Jēzus vārdā esi svētīts. Āmen.